Čau visiem! Es esmu atkal atpakaļ pie jums, lai kopā ar jums pajogotu. Šīs dienas tēma ir vai nu elastība vai elastīgums, vai ne? Tā kā, lai arī kādu sportu jūs darat ikdienā, jebkādu, skriešana, braukšana, riteņiem, kādu svarcelšana, whatever. Tad jebkuram sporta veidam ir ļoti svarīga kustību amplitūda, kādu jūs varat izpildīt ar rokām, ar kājām. Ja? Ir labi trenēties, ja? Bet neaizmirstam, ka ir jāstiepjas tīri, lai jebkurš kustību izpildījums ir atbilstošs tam sporta veidam, ja? Lai nav tā, ka dēļ sadzītiem muskuļiem mēs nevaram rokas atvērt, vai krūtis nepadodās, ja? Vai kājas. Tāpēc šodien vingrinājumi ir tādi, lai mēs iegūtu lielāku amplitūdu gan ar kājām, gan ar gurniem. Un tā. Ja? Tā kā iekārtosimies ērtajā pozā. Es ceru, ka jau visiem šī ir kļūst par ērto pozu. Iekārtosimies un iesildīsim nedaudz muguru. Iesildīsim sānus. Arī pastiepjamies uz augšu. Atbrīvojam plecus un arī zelpu. Dinamiski pārnesam sevi no vienas puses uz otru pusi. Varam nedaudz uzkavēties, esot uz sāniem, lai pišķīt vairāk sāni pastiepjot ar izāvu. Ja cenšamies saglabāt muguru taisnu ar izāvu. Ar izāvu. Paliekam mazliet uz vienu pusi. Sēžas neatraujās no grīdas. Un mazliet uz otru pusi. Arī jāpa augšā un arī zelpa atbrīvojam sevi lejā. Bišķīt iešūpojamies, lai gurni palaižās. Atbrīvojieties, cik varat zemu, cik muguri jums ļauj. Un ar garām izelpām. Cenšties tikt tuvāk grīdai. Turpināsim ar tādu pusapļu kustību. Roku liekam aiz muguras un atceļam nedaudz gurnus. Cik varam pastiepjamies. Roka aiz muguras un atceļam gurnus. Es parādīšu no sāniem. Jūs liekat roku aizmugurē un stomit gurnus uz priekšu. Un tāpatās ar otru rokas aiz muguras roka un atceļam sevi augšā. Vēl divas reizes. Ar izelpu. Un pēdējā reize. Un atbrīvojamies. Bet labi pārkārtosimies uz vienu sānu, lai tas būtu kreisais sāns. Turpināsim strādāt ar kājām. Ar izelpu augšā, arī jāpa lejā. Kad ejam lejā, pirksgals uz sevi, kad ejam augšā, pirksgals nostiepts. Ar izelpu. Ar izelpu. 2, 3, 4, kāja stingra, 5, 6, pildīsim 10 reizes, 7, 8, 9 un 10. Turpināsim kustību uz priekšu un cik varam atpakaļ. Mazliet atliecās mugura. Uz priekšu un atpakaļ ar izelpu. Un izelpa. Roku jūs balstaties ar izelpu. Jūs noteikti varētu būt. Jūs jutīsiet, muguras lejas daļu un gurnus un sēžu. Vēzējot atpakaļ. Ar izelpu. Skustinam sevi vēl 3 reizes. Ar izelpu. Vēl 2. Ar izelpu. Vēl 1. Labi, kāja paliek augšā. Ar labo roku saķeram ar 2 pirkstiem īkšķi. Jūs varat izmantot arī jostas, atcerieties, Apakšējo kāju varam iztaisnot. Un arī zelpu smuki
maigi piespiedu kārtā, vilkt kājas jau klāt. Jā. Arī ielpā atceramies, varam saliekt kāju, lai atbrīvojās kājas vai aizmuguru, un ar izelpu iestiepjam. Ja jūtās kāja labi jau šādā pozīcijā, tad ar izelpu taisnu kāju velkam tuvāk ausī. Jā, ja jūs pildat šos vingrinājumus no rīta, tad ķermenis noteikti būs stīvāks, netik elastīgs, tad vairāk pastrādājam tieši uz stiepšanu ar izelpām, ka ielpā jūs atbrīvojat, ar izelpu iestiepjat, jā? Vēl noturam. Ielpa, un uz 10 sekundēm ar spēku velkam klāt un turam 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 un lēnām atbrīvojam kāju. Ceļamies augšā. Apsēžamies izvērstajā Janusirshasanā. Kāja cels izvērsts. Kā izvērst, ja? Iekārtojamies taisni pēdu iekšpusē. Turpināsim iestiept sānus. Atveram kreiso sānu vaļā un laižamies lejā. Tātad, ja netiekam līdz pēdai, varam izmantot jostu, pieturēties pie jostas. Varat roku likt iekšpusē šeit, ja palikt pa vidusceļām. Ja? Tad jūtamies, jūtam, ka sāni palaiž, tad laižamies lejā. Tātad arī tas, par ko jūs domājat, ka ir lāpstiņas cenšamies turēt kopā, krūškurs ir padots uz priekšu, lai mugura ir taisna. Ja? Ja jūs jūtat, ka jums ir šāda pozīcija, ja? Tad labāk nākat augstāk, ja? Un laižties tikai tik zem, cik mugura paliek taisna. Labi, 4, 3, 2, atceļam sevi. Kreiso roku liekam aiz muguras un smuki izvēršam. Jā, arī gurni tiek padot uz priekšu, atliecamies atpakaļ, cik ķermenis ļauj. Un lēnām atbrīvojamies. Labo kāju ņemam rokās. Saķeram. Un tagad cenšamies iekārtošos ar sāniem. Ja? Saķeram pēdu un cenšamies ar izelpu iztaisnot kāju. Ja? Nebūs viegli noteikti. Ja? Tāpēc, ka varbūt muguru neļaus un hamstrings, cenšamies, cik varam ielpa atbrīvojam, kaut vai šeit nedaudz. Ja jūtam, ka varam iztaisnot, tad arī pēc tam paši pataisnojamies uz augšu, ar pakausu stiepamies uz augšu. Ielpā vienmēr atbrīvojam, varam atbrīvot. Un izelpā iestiepjam. Pavelkam sev klāt. Jā, vēl 2 reizes ielpā atbrīvojam un izelpām. Iestiepamies un ar pakausu uz augšu mēģinām noturēt pēc iespējas taisnāk muguru. Un vēl pēdējā reize. 4, 3, 2 un atbrīvojamies. Tad apakšējo kāju mēs pavirzam prom no sevis. Tā. Ja jums ir paklājiņš, jūs varat nomērīt sev tā paklāja mala, jūs noliekat, lai apakšējā kāja ir paralēli. Virsējo kāju potīti virs ceļgala, otrs ceļgals iesvirst potītis. Ja? Skatieties, lai nav tā, ka pēda ir iešļukusi iekšā. Ja šeit ir tā doma, ka mēs cenšamies noturēt vienu kāju virs otras. Ja jums ir šāda pozīcija, tas ir ļoti fine, tas ir ok, ja, jo daudziem gunas neļaujat. Ko jūs darat? Jūs atbalstaties ar otru roku un cenšaties ar spēku stumt kāju vaļā. Ja jums kājas jau un ieguns ir daudz, mēs padevies, ja, pirkstals priekšu. Ja. Vai nu jūs paliekat šeit, jūtat stiepšanos, ir ok. Nejūtat stiepšanos, ejiet tālāk, liekat rokas priekšā, ja, un mēģināt šādi vērt vaļā iegurni. Stiepšanos jutīsiet jebkurā gadījumā. Ja. Noturam pozīciju, kā jums jūtās stiepšana, kā jums patīkami, neforsējiet. Jā. Jā, es droši vien ieteiktu, es pieļauju, ka vairumam būs jātur sevi šādā pozīcijā, jāpalīdz spiest vaļā kāju un skatāmies, lai apakšējā kāja ir taisna, lai viņa nav paslīdējusi zem sevis. Jā, noturam 4, 3, 2,
un lēnām atbrīvosim kājas, iztaisnot kājas, mazliet izpurinat, ja, un iekārtosimies uz otru pusi. Tātad sākumā vēzēsim kāju, ja, uz augšu pirksgals un lejā atšaut pēdu ar izelpu. 2, 10 reizes taisam, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 un 10. Ok, uz priekšu līdz degunam un atpakaļ ar izelpu. Ielpa un izelpa. Izelpa gan ir kustībā uz priekšu, un izelpa arī ir kustībā uz atpakaļ. Ielpa ir pārnesot kāju ar izelpu. Izelpa. Uz priekšu. Un atpakaļ. Izelpa. To mēs varētu nosaukt par dinamisko, tādu dinamiskā iesildīšanās, dinamiskā stiepšana. Ir svarīgi savā ikdienā izmetot gan statisko stiepšanu, kas ir uz pozu, uz ilgumu izturēšanu, gan arī uz dinamisko. Pēdējā reize arī zelpu. Jā. Iztaisnojam apakšējo kāju un iztaisnosim kreiso augšā. Jā, sākumā pāris reizes varam jāpā saliecam celi, izelpā iztaisnojam, jūtam, kā pastiepēs kāja aizmugura. Arī zelpu. Pēc tam jau varam pavilkt sev klāt. Arī zelpu. Jā. Noteikti jutīsiet atšķirību. Viena kāja vienmēr labāk padodās, otra nē, vai iegurnis. Un tāpēc, ja jūs sevi pazīstat ļoti labi, sākat ar to pusi strādāt, kas ir mazliet vājāk savā izpildījumā. Arī zelpu. Un turēsim uz 10 sekundēm uz mazliet ar spēku vākot klāt 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 un lēnām atbrīvojam. Super. Nākam augšā. Apsēžamies, labā kāja pēda nāk iekšpusē, sakārtojamies taisni. Kreisais pirksgals skatās grieztos un stiepsim sānus. Jāatceramies. Ja muguri jāielaižamies līdz lejai, ja tik līdz izteikts kūkums parādās, ja, vai nevaram noturēt muguras taisas, paliekam augstākā pozīcijā un elpojam. Noteikti domājat par to. Es pēc pieredzes saku, es zinu, ka ir tendence aizturēt elpu. Jūs pat nejūtat, jūs pat nepamanat to brīdi. Tāpēc es atgādināšu 100 reizes, 200, cik vajadzēs. Un ielpa nākam augšā, roka aiz muguras un atliecamies atpakaļ. Jauki pastiepjās sāni un arī zelpu lejā. Apsēdīšos atkal ar sāniem, saķeram pēdu, iekārtojamies un arī zelpu cenšamies iztaisnot kāju. Un tad, kad jūtat kāju, maks, cik varu, tik esmu izdarījis, ja, un mēģināt sevi pataisnot, bišķiņi atbrīvot plecus. Ja, arī man konkrēti kreisā kāja nav tik elastīga kā labā, ja nepadodās tā, bet mēģinām izpildīt. Ja, ielpā varam saliekt mazliet, un izelpā iestīt. Turam vēl. Un arī zelpu. 4, 3, 2 un atbrīvojamies. Ja? Tad atkal viena kāja virs otras apakšā sakārtojam un pa virsu uzliekam. Tieši taisni pret jums. Ja potīta, virs ceļa galā otrs ceļvalks virs potītas. Jā, arī. Ja jūtam, ka kāja paliek augšā, roka aiz muguras, un mēģinām sevi tā kā paspiest vaļā kājas. Jūtam, ka kājas jau ir pietiekoši komfortabli jūtās, un tad liekam klāt rokas
un muguru. Ja, šeit arī ir sajūta, ka jūs pakausi stiepties uz augšu. Jo mūsu mērķis ir nevis ar kūku, nevis ar apaļu muguru nolaisties lejā, ja, bet ar taisnu. Ja, kaut vai šeit palikt, kaut vai sēdus. Ops jūtat varat, tālāk, laižamies tālāk. Ja noteikti stiepjās šīs vietas, ja, iegurnis. Kāds var izteikt, jūs tur ir muguras lejasdaļa. Tušanī individuāli. Vēl 4, vēl 3, vēl 2. Un 1. Super. Iztaisnājam kājas, mazliet izpurinam. Un vēl nedaudz. Liksim kājas plati. Tā, nu labi. Sākumā var pret jums likt. Ok. Izvēršam kājas. Cenšamies, ja, arī iekārtojot. Jūs varat mazliet pārnest svaru no vienas puses uz otru pusi, ieliecot vienu celi, otru celi. Ja, ir tendence, kad kājas krīt uz iekšu. Nu, vajadzētu censties noturēt sevi. Ja, arī pastiepjamies uz augšu. Pagriežamies ar visu ķermeni pret labo kāju un taisni laižamies lejā. Tātad arī, ja ir josta, varat izmantot jostu, ja netiekat, varat palikt tepat pie apakštilba ar norunu, ka otra kāja ir aktīva, viņa visu laiku iekšpusē ir iestiepta pirms gals griestos. Ja? Un mēģināt kreiso plecu palaist uz leju, ja? Jeb abus plecus nolīdzsvarot kā vienā līnijā. Un pastiepjamies. Varat turēties arī pie papēža, varat ar rokām iet aiz kājas, tas ir, ja katram ir savs. Tik līdz jūtam, ka ir pārāk apaļi ieliekt mugura ar jostu, jūs varat sevi iztaisnot, velkot elkoņus klāt, varat palikt tepat augšā. Ja, šie vingrinājumi prasa mazliet pacietības, mazliet izturības, jo tik līdz ir platās kājas, tā kā izvērstās, tad, vairumā gadījumu, ir grūti izpildāmas šīs kustības. Ok, lēnām nākam augšā, ieelpa, pagriežamies uz otru pusi un sakārtojamies tāpat uz otru pusi. Varat palikt sākumā augstāk. Cik jums laižās mugura, tik jūs viņu laižat lejā. Jā, visu laiku padomājiet arī par otru kāju. Noturam sevi, kā viss ir ap un par izelpām, par ieelpām. Labi, un nākam augšā. Un ar izelpu laižamies lejā. Es pagriezīšos ar sāniem. Jā, pirmkārt, vairumā gadījumu. Mēs jau kaut kad esam runājuši, kad šeit tā ir pirmā pozīcija, kurai mums ir jātiek pār šīm apaļām mugurām. Ja pirmais, ko jūs darat, jūs vienkārši cenšaties strādāt ar to, ka jūs mēģināt taisnot muguru. Jūs varat apsēsties pie sienas, ja nolikt kājas, cik plati varat. Ja, un tikai pasēdēt, ja censties strādāt ar muguru. Ja nav sienas mājās, tad sēžat šādi un liekat rokas balstā, stiepties ar pakausu uz augšu, kājas ir aktīvas. Nav sasprindzināts, bet aktīvas. Apsjūtat, tiekam uz leju, laižamies bišķīt uz leju. Tiekam vēl, laižamies vēl. Pamazām. Jūs varat tiešām 3 līdz 5 minūtes izpildīt šo vingrinājumu, ja, tā, lai ķermenis atbrīvojās. Jo pirmā minūte viņš vispār bloķējās, viņš vispār nesaprot, kāpēc jūs ar viņu to gribat darīt, kāpēc man ir jāsēž uz plati kājām, jāstiepjās, jā. Bet viņš sāk saprast, viņš palaidīs vaļā iegurni kājas, un jūs jutīsiet, ka jums ķermenis padodās tālāk. Jā. Atrodam savu zemāko pozīciju, izturam vismaz 5-8 pilnas elpas. Jā, un elpojam ar diafragmu, ar vēdera lejasdaļu, jo iegurnis, kas iegurnim tuvāk atrodās diafragma. Jā, tur vispār nav saistība ar augšēju elpošanu. Jā, un, ja jūtam, ka varam palaisties pavisam zemu, tad palaižamies pavisam zemu. Noturam 4, vēl 3, vēl 2, un nākam augšā, liekam kājas kopā, mazliet izpurinam un apguļamies uz mugurām. Vēl pēdējie 2 vingrinājumi. Plecu tiltiņš, apmēram
Ja daudz bija noliekšanās uz priekšu, tad izpildīsim atliekšanos. Pirksti no papēžiem, esam jau pildījuši kustību, plecu tiltiņš. Sakārtojam plecus tuvāk, lāpstiņus tuvāk, rokas saliekam kopā, iespiežam grīdā. Ja visu laiku ir pretkustība, rokas grīdā, gurnu uz augšu. Un pastiepamies. Atturam. Kājas ir stingras, un stumjam uz augšu. Atbrīvojam rokas un arī zābu atbrīvojamies. Varam pievilkt ceļus, mazliet pie krūtīm, pašrokoties. Un pildīsim tagad pilno tiltiņu. Ja jūs zinat, ka jums muguru neļauj, rokas neļauj izpildīt pilno tiltiņu, tad izpildat vēlreiz plecu tiltiņu. Sakārtojam rokas pie galvas, kājas stabili. Jums ir sajūta, ka jūs ar kājām spiežat kopā, ja klucīti. Kājām ir jābūt stingrām. Noteikti nemetat ceļus vaļā. Iekārtojamies un ceļamies augšā. Skats uz plaukstām, kājas ir aktīvas. Iejūtat, ka ķermenis laužās un, ka nav komfortabli nemaz netaisat. Un ilgi neturam. Ok, lēnām atbrīvojamies grīdā. Pievelkam pēdas pie krūtīm, pēdas saliekam kopā tā kā tauriņā, papēži nekrīt pie dibena, bet vairāk velkam pie krūtīm, rokas ir priekšā kājām, mēģinam pavilkt pēdas pie krūtīm. Un varat minimāli pašūpoties no vienas uz otru pusi, jums izmasēsies skaistie garie muguras muskuļi gar mugurkaulu. Vēl 4, vēl 3. Vēl 2 un pievelkam klasiski ceļus un lēnām uzšūpojamies augšā. Super! Tātad šodien mēs izkustinājām kājas, tagad jūs iesiet palākdamies pa ceļu, kur jums jāiet. Un ceru, ka jūties labi un tad jau mēs tiekamies nākošo reizi. Čau!